Mans sapnis ir kļuvis par īstenību. Vēdera dejo tauriņi galvā viegls reibons, vai es to izdarīju? Jā, tās ir manās rokās. Iepazīstinu jūs ar iedvesmojošām pārmaiņu kārtīm izaugt 30 dienās. Ilgi lolotais sapnis ir piepildījies kopā ar talantīgāko komandas atbalstu. Šodien es vēlos teikt lielu paldies māksliniecei Dacei Brokai par mākslas pieskārienu, radot īsto sajūtu katrā no kārtīm. Kārtīs norādītos uzdevumus papildina īpašu krāsu terapijas pasauli. Šodien es arī saku paldies manai burvīgajai asistentei Dārtai Zvanerei, esot redaktoras amatā. Dārta ir mana feja, mans lielākais atbalsts ikdienas radošās pasaules solī. Paldies arī par atbalstu un palīdzību Gintai Filijo Solis un Martai Norde, organizējot vieglu, plūstošu sapņa realizēšanas procesu. Paldies sekotājiem! Tieši jūs man iedvesmojāt īstenot tik skaistu projektu. Kārtis izaug 30 dienās, šobrīd pieejams lielākajās Latvijas grāmatnīcās, gan arī tādos veikalos kā Latvijas Pērles, Tavas metodes un veikalā laimīgasieviete.com. Pirms 10 gadiem es sāku mosties no ilūzijas. Es sāku meklēt atbildes, kāpēc es jūtos tik iztukšot, ja man dzīvē ir pilnīgi viss, ko varētu normāls cilvēks vēlēties. Bet es nebiju laimīga. Kaut kas bija nogājis greizi. Man bija ļoti sāpīgi atzīt, ka viss tas, kam es biju piešķīrusi lielu nozīmi, īstenībā man bija mazsvarīgi. Un viss tas, kam priekš manis bija liela nozīme, es nebiju pievērsus uzmanību tādā apmērā, kādā no sirds vēlējos. Tajā vienā naktī es pieņēmu lēmumu, ka es vēlos aiz sevis atstāt garīgo mantojumu. Es ticēju, ka es atradīšu veidu, kā sakārtot sevi, savu dzīvi, un tad dalīšos ar savām zināšanām arī ar citiem cilvēkiem, kas ikdienā piemeklē līdzīgas situācijas. Ikdienā šobrīd es veidoju un vadu apzinātības un uz izaugsmu vērstus kursus, un kārtis ir veids, kā es vēlos pozitīvā veidā pieskarties vairāku cilvēku dzīvēm. 30 kārtis aicinās pievērsties sev, izvērtēt patiesās dzīves prioritātes, apzināties pašvērtību, motivācijas un pašizaugsmes uzdevumu palīdzēs atbrīvoties no pašizveidotiem šķēršļiem, kas kavē mūsu izaugsmi. Caur šiem praktiskajiem uzdevumiem tu iepazīsi savus talantus un iespējams arī saskatīsi, kā tos attīstīt biznesa līmenī. Kārts tev mudinās pozitīvām pārmaiņām, garīgās izaugsmes, labsajūtai un laimīgas dzīves sasniegšanai. Vēstījumos es esmu apkopojis to, kas palīdzēs man un arī maniem klientiem dzīvot saskaņā ar savām vērtībām un izpaust savus talantus. Šī ir iespēja augt un pilnveidoties patstāvīgi. Es zinu, ka tev izdosies. Viens no maniem dzīves moto ir neprasi pasaulē, kas tai ir nepieciešams. Prasi sev, kas ir tas, kas tevi dara laimīgu. Un tad celies, ej un dari. Pasaulē ir vajadzīgi laimīgi cilvēki. Kastītē tev sagaidīs kāršu instrukcija, kā virzīties izaugsmes ceļā un sasniegt visefektīvāko rezultātu. Tāpat es arī aicinu atklāt kāršu potenciālu tādos veidos kā coachinga praktizēšanā savā izaugsmē, sevis pašanalīzei, sajūtu noteikšanā un meditatīvi. Ko? Konkrētais attēls? Man šajā brīdī stāsta par mani. Šī pavisam noteikti ir ideāla dāvana dažādos dzīves brīžos, jo īpaši izlaidumā, bet ne tikai. Jo kārtis palīdz iepazīt sevi, uzlabot savu emocionālo pašsajūtu, atklāt savu talantu, iespējams saskatīt to kā peļņas iespēju un atbrīvoties no pašizveidotiem šķēršļiem, kas kavē tavu izaugsmi. Es jau tagad tev saku lielu paldies, ja esi iegādājies šīs kārtis vai vēlies mani atbalstīt, iegādājoties kārtis, un novēlu tev atļaujies dzīvot, darīt un baudīt vairāk.